Tā ūdeņas ņemšanas vieta ir šeit. Un arī šeit. Šodien 17. psalms. Let's go! Labrīt! Jā. Jā, paldies Tēvs, paldies par jaunu skaistu dienu, paldies par taviem darbiem. Paldies, ka Tēvs tu neko neatstāji tādu pašu, kā tas bija. Paldies, ka tu patiešām saistītos atbrīvo, apspiestos atvieglini, atvažo. Paldies, ka tas ir kā brīnums, ka tavs vārds darbojās kā likums un ka tas atceļas šīs varas pār cilvēkiem, pār mūsu dzīvēm, visas tumsas varas, visas grēka darbus, visas... Slāva un pateicība Tev, Tēvs, paldies, ka mēs varam baudīt no Tevis šajā pasaulē, no kaut kā patiesa, no kaut kā īsta, no kaut kā varena, no... Un to būt liecinieki Taviem darbiem, Tēvs, nav nekā skaistāk, nav nekā. Jā, saki tikai vienu vārdu, jā, un viņš paņems sāpes tavējās un visu pārējo, ko nevajag. Un tas viss ir tā vērts. Jā, slāva un pateicība Tev, Tēvs. Katrs solis par Dievu ir tā vērts. Ir viss tā vērts, ko mums šķiet, ka mēs zaudējam, vai baidamies, ka zaudēsim, izsakojam. Katrs asars ir tā vērts. Jā, slāva Tev, Dievs. 17. psalms. Ak, kungs, mana pestīšana ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausa manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūkšanu. No Tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi, Tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu noraugies uz mani arī naktī, tu iedziļinies manā dvēselē, bet tu neatrodi manī nekā ļauna. Mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā, cilvēku dzīves spurzmā, es pēc Tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku takām. Mani ceļi ir cieši turējušies pie Tavām takām, manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās. Es Tevi piesaucu, jo Tu uzklausi mani, ak Dievs, pievērs man savu ausi, uzklausi manu runu, parādi man savu brīnišķo žēlastību. Tu glābēs tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie Tavas labās rokas. Pasargi mani kā savu acu raugu. Tavu spārnu pavēnī ļauj man atverties no bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt. Savu bezjūtīgo sirdi viņi glabā noslēgtu, viņu mute pauž iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums tagad, viņi tīko pēc tā, lai nogāstu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu, jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrauj viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu. No bezdievīgā, no Tev pakļautiem ļaudīm. Ar savu roku, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava daļa ir šai dzīvē, kam vēderu Tu pildi ar savu mantu, kam dēlu pa pilnam, un kas savu mantu atstāja saviem bērniem. Bet es Tavu vaigu skatījuši taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas, raudzīšos Tavā attēlā. Āmen.
Jā, tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tā mums nav ne par ko jāsatraucās, ne par kādām netaisnībām, pinekļiem, kaut kādām manipulācijām, jā, tēvs, jo tu redzi visu patiesību, tu pārzini mūsu sirdi. Tēvs, lūdzu, ka mēs šajā cilvēku burzmā, dzīves burzmā tiešām meklējam tevi. Tiešām, tad, kad vislielākā burzma, tad tieši arī apstāties un meklēt tevi, tēvs, pēc tavu lūpu vārdiem. Jā, esmu vairījies tavu no varmāku takām, jā. O, tās jā, tiešām, ka mēs varam atrast tevi tajā vietā, kur mūsu soļi ir cieši turējušies pie tavām takām. Un ka mūsu kājas nav ļodzījušās, jā, tēvs, lūdzu, ka mēs kaut kur neaizskrienam, bet ka mums ir šī pacietība, tā kā cieši turēties pie Dieva vārda, pie Dieva takām, nemainīgi, un tad atrast sevi tajā labajā vietā. Tā kā ir kaut kas tāds, jā, ka ir tāds ilgāks pacietības ceļš, bet tā balva ir tāda brīnišķīga. Tēvs, lūdzu, ka mēs ar savām lūpām arī saprotam, ko mums vajag teikt, ko nevajag teikt. Un tēvs, lūdzu, ka tu mūsu fokus arī uzliec, jā, ir visādi sarežģījumi, bet arī lūdzu, ka mēs arī tieši tikpat, bet varbūt arī vairāk priecājamies par to, ko tu labu dari, par to, ko tu dari labi, ka mūsu fokus vienmēr nav, šīs bija slikti, tas nebija labi, bet lūdzu, tēvs, ka mēs par visu vairāk priecājamies par to, kas sanāca, kur mēs redzējām tevi, jā, tiešām pārmaina mūsu fokusu. Jā, tās, ka mēs zinām, kad mēs tevi piesaucam, tu mūs uzklausi, ka tu pievērsi mums savu ausi, uzklausi mūs, ka tu parādi mums savu brīnišķīgo žēlastību, tu esi glābējs ļaudīm, kas no saviem, jā, pretiniekiem tveras pie tavas labās rokas. Jā, ka tu mūs pasargi kā savu acu raugu, tavu spārnu pavēnī, ļauj mums patvērties no kādas bezdievības. Tās lūdzu, ka mēs neesam tie, kur rada šo bezdievību, aprunāšanu, lai nodrošinātu sev kaut kādu aizmuguri, bet ka tu esi mūsu aizmuguri, zaimus kaut kādus, vienmēr tikai meklēt kaut ko tādu, nezinu par ko. Jā, ka mēs ar šo upura lomu kaut kā savienojamies, cits ar citu, un jā, tās. Lūdzu, ka mūsu sirds ir jūtīga, un tās lūdzu par mūsu sirdīm, tiem, kuriem ir jūtīgas sirds, tās arī, ka tu dziedini, lai nav tā vēlme tās nobluķēt, un jā, ka tā ir tā atšķirība, un tās lūdzu, kad mēs pārmainamies tavā līdzībā, nevis šķiet, kad es satiku kādu ar nocietinātu sirdi, jā, es savēju arī nocietināšu, tā ir šajā pasaulē, bet tās lūdzu, ka tieši pretēji, ka mēs atpazīstam tos, ko ļaunums grib izdarīt, kad ar katru ievainojumu viņš grib panākt kādas lietas, bet lūdzu, ka mēs varam tās atmaskot un neiet pēc tā plāna un tieši iet tādā pretējā un varam svinēt uzvaru tās katrā grūtajā vietā, katrā ievainojumā. Jā, kad mēs neglabājam noslēgtu sirdi, līdz ar to mums nav jāpauž kaut kāds iedomu pilnas runas. Jā, tēvs, ka ir labi, ka ir svētības šīs zemes, ir labi, ka ir manta, bet es tiešām lūdzu, ka mūsu lielākais fokus ir uz šo debesu mantību, un tēvs lūdzu arī, ja mums ir pieticīgākas dzīves, es lūdzu īpaši tev labvēlību arī, tā kā Pāvils teica, ka viņš ir dzīvot gan nabadzībā, gan bagātībā, un ka tas neizmaina viņu. Tēvs lūdzu, ka šī tiešām ir tāda mūsu daļa, ka mēs nebaidamies no pieticības, un tēvs tiešām, jā, ka mēs atrodam tādu laimi un tādu
kā prieku, esot arī pieticībā. Līdz ar to mūs arī nebaida kaut kādi draudi vai ka mums kaut ko atņems, un tas nebūs mums nekādos svaru kausos ar tevi, Jēzu. Mēs varam pilnā mērā baudīt un priecāties par tām svētībām, ko tu mums dod, bet ka tās nekļūst par mūsu alku, jā, tās lūdzu, ka tu dod mums pieredzēt šo žēlastību un ka mums jāpietiek ar tevi, lai cik daudz mums it kā būtu, bet ka mums savā sirdī arī pietiek ar tevi un tas viss pārējais ir tikai tāds milzīgs, liels prieks un nevis kaut kas pēc kā mēs dzenamies, ka mēs pirmkārt tiešām dzenamies pēc tevis. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patiks, raudzīšos tavā attēlā. Slāva pateicība tev tās. Jā, es lūdzos, ka katru vienu dienu vādi, ka svētais gars tu piepildi. Āmen. Man nāk draudziņi. Čau, suns. Tu atnesi mantu? Draugs ir klāt, jā? Nu, paldies, tu gribi spēlēties. Jā? Āmen. Oi, man ir tāds daudz problēmas. Āmen, jā?